Sveiki visi! Vakar salasījām nedaudz avenītes dārzā. Drusku cukuru piebēru. Nu, cukuru saldumu paši regulējiet, cik jums vajag. Varīšu manā uzpūteni. Gaidām, kad odziņas sāks ūdens varīties. Šodien man sagribēs drusku piebērt vaniļas cukuru. Nu, kādu teikaroti. Nu, ūdens man šeit varētu būt litrs, vairāk ne. Nu, lūk, odziņas sāk vārīties. Odziņas uz to litru ūdeni aptuveni bija, pāris saujiņas. Ne īsti ievārījums, ne īsti kas. Lūk, ūdens sāk vārīties un bēram manā putrēm, bet manā putrēm ir jābar lēnām un uzreiz regulāri jāmaisa. Un regulāri jāmaisa, jā. Tātad, kā teicu, manā putrēms, kad ber, ir jāmaisa, lai nerodās kunkulīši. Nu, aptuveni uz litru ūdeni un tu pāris saujiņām odziņu un dažām ēdamkarotēm cukura. Manā aiziet, es nezinu, es nemēru ar karotēm, bet, ja ņem pēc recepta, tad tas ir aptuveni uz litru ūdeni 6-7 ēdamkarotes manā putrēm, bet, tās ēdamkarotes katrā mājā arī ir savādāks. Esmu redzējis, citiem blogeriem tur tādas milzīgas ēdamkarotes. Nu, lūk, un vienkārši es tos manā putrēms jūtu. Es beru un es maisu un es skatos, cik aptuveni vēl klāt nāks tas biezums, lai nav šķidrs, ka nevar uzkult, un lai nav biezs, ka ar nazi jāgriež. Lūk, ļoti laba konsistence. Vēl drusciņi pavārīsies un var likt, lai atdziest, un tad var uzkult. Tālūk, tā kā, es beru uz acis, tā teikt. Nu, lūk, tagad, lai vārās, kamēr manā putrājumi ir gatavi. Nu, lūk, gatavs deserts. Manā uzpūtenis ar pienu. Manā ir tik maigs, tik gaisīgs, ka viņš peld virs piena. Un kā parasti esmu uzminējis ar proporcijām pēc sajūtām, berot manā putrēms. Ļoti gards deserts. Es jau pagaršoju. Super. Tagad ir ogu laiks, ķirši. Zemens jau gan iet uz beigām. Avenītes, super, gatavojiet ar prieku. Lutiniet savus mājniekus. Labu apetīti visiem. Un tā.